Vai influencers ir īsts darbs? Jā, tas pats, ka tu, piemēram, vadi biznesu, bet tu vadi savu profilu tādā veidā un sadarbojies ar dažādiem uzņēmumiem un tā tālāk. Paskaties, cik daudz influenceri gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas ir tikuši ļoti daudz kur tālu. Manuprāt, ja tas nebūtu darbs, tad nebūtu tāda panākuma. Dubais datels. Cheers! Esi datels adus? Jā, garšos datels. Šitā man patīk, ka viņiem ir apkārt tāda glazūriņa. Porš viņiem, ka viņiem ir iepakojums un iepakojumā ir atsevišķi datels. Nē, bomba. 8,5 no 10. Nav. Īsts darbs ir no 9 līdz 5. Bet jo tu nesēdi vienā vietā visu. Tev ir katru dienu kaut kas cits. Tad tu tur aizbrauc uz ārzemēm, pie galda vai kaut kur. Kāds hobijs tas ir? Jā, bet tā kā vairāk tas būtu tā kā hobijs. Jā, viens tiešām. Šitās ir labas. Bet datels tu ēdis par? Jā, es ēdu. Es teiktu, jā. Var nopelnīt. Ļoti atkarīgs, jo daudzi dzīvo uz barteriem, bet es domāju, ka var. Tāda gaļīga. Karamelīte arī jūt, jā. Es teiktu 8 no 10. Jā, influenceris ir īsts darbs. Tas ir, ja tu māki nopelnīt, tad tu mācies nopelnīt. Ir labi, ir ok, krēmīga. Būs influenceris? Laikam, ka neatstāšu to tavu. Nā, es kā 9 to 5 darbinieks saku, ka tas nav jau tas pārāk vienkārši. Influenceris vairāk kā hobijs, pa manam prātam.